Jāteic, vispirms mūsu ceļš vedīs uz Madonas pusi, kur pagājušajā svētdienā risinājās reģionālie aviācijas svētki. Tie pulcēja vairākus simtus skatītāju un aviācijas entuziastus ne tikai no Latgales un Vidzemes reģiona, bet pat no Liepājas puses. Bet sākās viss vairākus gadus atpakaļ. Saņēmu telefona zvanu, kur cilvēks lūdza nosēšanās atļauju Degumnieku lidlaukā. Tā laikā viņš vēl mums šeit bija aizaudzis ar krūmiem, nenotika praktiski nekas. Pēc tam, kad šīs lidmašīnas bija nosēdušās, tīri dzīves intereses pēc atbrauc apskatīties, kas tagad tie tādi, kuri prasa atļauju nosēsties lidlaukā, kurš praktiski vispār netiek apsaimniekots. Kopīgi runājot par aviāciju un par šādām tēmām, tā man bija ļoti pašam jauna un interesanta lieta. Tā ideja arī piedzima, ka tas ir kaut kas jauns, pilnīgi nebijis, interesants. Un kad varētu būt interesants ne tikai man, bet arī maniem līdzpilsoņiem šeit pat, un kad jāmēģina kaut ko sarīkot plašāku, lai mūsu cilvēks, reizē tas varbūt ir gan kā izklaides pasākums, varbūt arī izglītojošs pasākums. Skolu jāmetnē, varbūt viņi šeit kāds no bērniem, kas ir pabijis, redzējis vai palidojis, kā savu karjeru izvērēsies kaut ko, kas ir saistībā ar aviāciju. Tādu cēlu mērķu vadīti aviācijas entuziasti kopā ar pašvaldību pērn uzrīkoja nelielu pasākumu. Degumniekos bija atlidojuši vien dažas lidmašīnas, toties skatītāju bija necerēti daudz. Tas arī kalpoja par galveno apliecinājumu, ka zemniekus aviācija interesē. Praktiski bez jebkādas reklāmas kampaņas šeit piebrauca ļoti lielas cilvēku masas. Un jāsaka, varbūt arī paldies Dievam, ka tajā dienā uzlīja lietus un tos cilvēkus izbiedēja, jo tajā brīdī mēs nebijām gatavi uzņemt tādu cilvēku daudzumu. Un līdz ar to tika izdarīti attiecīgie secinājumi. Pirmais tas, ka cilvēkiem ir interese par šo pasākumu. Otrais tas, ka mēs paši gribam kaut ko tādu darīt. Trešais, kad arī piloti, ar kuriem mēs esam uzsākuši sadarbību, to ideju mums atbalsta un atzīst par labu. Un šī gadā pasākuma veidošanai piegājām jau pavisam nopietni. Un tas nozīmē, ka pamatīgs darbs tika ielikts gan lidlauka sakopšanā, lidotāju un aviātoru uzrunāšanā, gan arī daudzās citās lietās. Jāatzīst, gan arī šajā gadā dabas vērotāji un laika prognožu sastādītāji visu nedēļu solīja. Nekādas saulainās un mierīgās brīvdienas nav gaidāmas, lietus būs un būs pamatīgs. Taču, lai arī negaisa mākoņi virs degumniekiem draudēja, lietus tā arī neatnāca. Tā nu gozējoties saulē, skatītāji varēja pavisam tuvu apskatīt vairākus motoplanierus Vivat, valsts robežsardzes helikopteri un lidmašīnu Jak-12, kas savulaik dabūja izturēt arī tautas līdera Josifa Visāronoviča Staļina pārbaudījumus. Uz svētkiem atbrauc arī LV gaisa balons, motoparaplāni un motodeltaplāns, bet vēlāk kompānijai pievienojās arī lidmašīna Cessna. Skatītājiem dažādos lidaparātus bija iespēja aplūkot pavisam tuvu, un vēl vairāk piloti neliedz iespēju apsēsties arī pilota beņķī un uztaisīt kādu fotogrāfiju piemiņai. Un tā vairāku stundu garumā, līdz sākās paraugu demonstrējumi. Pirmie debesīs pacēlās 3 radiovadāmu modeļi, viens planieris, viens aerobātikas lidmašīnas modelis un arī helikopters. Turklāt radiovadāmais helikopters nodemonstrēja tādus augstākās pilotāžas aerobātikas elementus, kādus īstajām pat ar asu pie vadības svirām nebūtu iespējams nodemonstrēt. Atšķirībā no īsta helikoptera, kuru ierobežo gan paša aparāta tehniskie parametri, gan arī pilota spējas pārvarēt tikai noteiktu pārslodžu līmeni, lidmodelis debesīs veica virāžas, griezās ap savu asi, strauji pikēja un mainīja lidošanas virzienu, tā ka skatītāji varēja vien pārsteigumā aizturēt elpu un censties izsekot izveicīgā modeļa kustībām debesīs. Taču ar to visas aktivitātes tikai sākās. Pēc visu lidmodeļu paraugu demonstrējumiem sāka rūkt arī lielo lidmašīnu dzinēju. Pirmais debesīs pacēlās jau pieminētais Jak-12. Pagājušā gadsimta 40. un 50. gados šī lidmašīna lepojās ar iespēju pacelties no īsa, vien nepilnus 60 metrus gara skrejceļa, un arī svētdien aviācijas svētku dalībniekiem tā nodemonstrēja, cik viegli atraujas no zemes un cik līgani veic lidojumus. Drīz viens aiz otra debesīs pacēlās arī Čehijā ražotie motoplanieri Vivat,
Kopumā Latvijā ir 4 šādi lidaparāti. Degumnieku aviācijas svētkos bija vērojami 3 no tiem. Droši vien, ja neplānotie remontdarbi, tad atlidojis būtu arī 4. Atšķirībā no lidmašīnas, motoplanieris var lepoties ar daudz plašāku spārnu vēzienu, kas pie labvēlīgiem laika apstākļiem ar izslēgtu dzinēju tam debesīs ļauj planēt stundām ilgi. Turklāt motoplanieris Vivat ir paredzēts arī dažādu aerobātikas figūru veikšanai. Piloti atzīst, ka motoplanieris ir kā 2 vienā. Tas spējot sagādāt gan ērtības, ko sniedz lidošana ar motorizētu aparātu, tātad arī iespēju nokļūt precīzi noteiktā vietā un laikā, gan arī brīvību, ko dod iespēju lidot bez motora rūkoņas, vien klusumā, baudot skatus un vēja šņākuļošanu aiz kabīnes stikla. Bet skats, kad 3 gariem spārniem apveltītie dzelzs putni viens aiz otru cēlās debesīs, pēc tam riņķoja un izkārtojās dažādās figūrās, skatītājs no tiesas sajūsmināja. Te jāpiebilst, bija paredzēts, ka kopā ar citiem lidoņiem gaisā celsies arī balons, paraplāni un motodeltaplāns. Tiesa, te spēcīgais vējš lika ieviest korekcijas, un mazajiem lidaparātiem pacelties debesīs tā arī nesanāca. Toties tie bija skatītājiem labi redzami un apskatāmi uz zemes. Bet pavisam drīz pēc paraugu demonstrējumiem sākās arī viena no aviācijas svētku visgaidītākajām sadaļām – tā saucamie iepazīšanās, jeb panorāmas lidojumi, kuros varēja doties katrs, kurš vien vēlējās. Kā pirmiem no skatītāju rindām debesīs pacēlās Vita un Denis, kuri nu pat bija mījuši gredzenus un teikuši viens otram jāvārdu. Pāris lidojumā devās ar lidmašīnu Jaga 12, un pēc lidojuma mums atzina, viņu jaunā kopīgā dzīve ir sākusies ar kārtīgu piedzīvojumu. Turklāt izrādās, Vitai šis bija pirmais lidojums mūžā. Es pat neesmu lidojis ar to lielo lidmašīnu, nevienu reizi. Bet pirmais iespējas ir labs. Jā, tiešām labs. Iesaku pārējiem pamēģināt. Bija ļoti skaļa, bet bija interesanti apskatīt ārējos skats, kā ir. Ļoti skaisti, brīnišķīgi, jā. Īstenībā nē, es domāju, ka man būs bailīgāk, bet nē, tik traki nebija. Ļoti labs pilots bija mierīgs. Mierīgi braucām un lidojām. Pirmo reizi doties lidojumā varēja arī Ošupas pagasta izcilākie skolēni, kuriem par labām sekmēm un sasniegumiem mācībās pašvaldība dāvāja lidojumu. Arī te bērnu sajūsma runāja pati par sevi, bet visizteiksmīgāk viņu sajūtas mums noraksturoja mazā teicamniece Laila. Visvairāk bail bija tad, kad griezāmies, bija patīkami bailīgi. Patīkami bailīgi, vai drošiņu devēji? Es visu laiku viena roka bija pie krēsla, otru mēs sadavāmies un tā visu laiku. Es daudz skatījos pa logu, skats bija foršs. Un cilvēci izskatījās kā salikti, jo izskatījās, ka viņi knapi kustās. Un tās lidmašīnas izskatījās kā spēļu uzliktas. Ja? Jā. Pirmo reizi lidoji? Protams. Gribētos vēl kādreiz palidot, ja pārāk bailīgi? Gribas vēl. Viņa neslēpa, ka arī nākamgad mācīsies čakli un cer, ka ar labām atzīmēm un teicamu uzvedību arī nākamajos aviācijas svētkos tiks pie lidojuma. Savukārt mazāk čakliem skolēniem, kā arī vienkāršiem svētku apmeklētājiem bija iespēja panorāmas lidojumus iegādāties, un te skaitļi liecina paši par sevi. Svētku apmeklētāji izveidoja turpat 200 lidot gribētāju garu rindu, un redzot smaidīgās sejas var secināt, ka aviācijas svētki no tiesas cilvēkus aizrauj. Tādēļ pašvaldība jau šodien atzīst, arī nākamā gada kalendārā jūlija 3. svētdienu var atzīmēt kā dienu, kad jādodas uz degumniekiem. Pēdējā svētdiena mums ir pagasta svētki, varētu būt, ka priekšpēdējā būtu šie aviācijas svētki. Jau domājot par nākamajiem aviācijas svētkiem, organizatori sola sagādāt arī kādu jaunu pārsteigumu. Tas, kas nav šodien formāts plus mīnus šiem svētkiem, varētu palikt tāds pats. Protams, gribētu arī kādu lielāku lidmašīnu dabūt šeit, tik cik mums atļaut tehniskais skrejceļa garums nosēsties. Varbūt ar mūsu draugiem no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem mums rakstīsim gada sākumā ideju par šiem svētkiem. Tur varētu būt kādi priekšnesumi interesanti.
Un tālāk gribētu attīstīt arī kultūras sadaļu vēl šim pasākumam klāt. Skatuvīte varbūt kāds kultūras programma. Bet kas nemazāk svarīgi, aviatoru un arī vienkāršo cilvēku lielā interese par aviācijas tehniku pašvaldību mudina domāt arī par paša lidlauka attīstību. Uzbūvēts 1983. gadā, tas līdz 90. gadu sākumam tika izmantots lauksaimniecības aviācijas vajadzībām, bet līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu lidlauks bija atstāts novārtām. Kad jau sākās juku laiki, sāka veidoties paju sabiedrības, tad arī cilvēku attieksme pret visu to, ko bija paju sabiedrība savā laikā radījusi, viņa bija varbūt nevisai objektīvi noraidoša, jo tas jau nav izņēmums. Šis lidlauks tāpat tās ļoti daudzi objekti, kā graudu kaltes, mehāniskās darbnīcas, daudzas liellopu fermas, paši redzat, kas notiek, viņas ir izdemolētas. Tagad esam nonākuši pie tā, kad zemnieks, tāds pats lauksaimnieks, visu to pašu par ļoti lielām naudām atkal būvē no jauna. Un šis lidlauks ir zināmā mērā kaut kas līdzīgs visam tam. Jāsaka, viņš ir paveicies ar to, ka viņš nav izdemolēts līdz galam. Protams, mēs paskatāmies šeit uz šī angāra vraku. Bija otrs tāds angārs, ko nojauc vienkārši brutāli un aizveda, bet es ļoti ceru, ka pārskatāmā nākotnē mums šis angārs atkal kalpos kā angārs un kad tur iekšā stāvēs lidmašīnas. Tās gan diezin vai būs lauksaimniecības vajadzībām paredzētas lidmašīnas. Drīzāk dzelzs putni šurp vizinās turistus. Ar pagājušo gadu mums ir aizsācies šī lidlauka degradācijas apturēšana ir aizsākta, un šogad es uzskatu, ka mēs sākam šīs teritorijas attīstību. Pirmais no darbiem bija atbrīvot visu no krūmu saknēm, kas jau bija uzgājušies diezgan tālu uz skrējceļa. Tagad ir izdarīts nākošā gada plāni tālāk. Jau var būt apzīmējums kaut kādas veidotas skrējceļiem, un mērķis iet uz to, lai šis skrējceļš tiktu oficiāli atzīts no civilās aviācijas aģentūras puses. Protams, nespiežam uz to, ka šeit būs kaut kādi pasažieru pārvadājumi, bet attīstības vīzija viņu attīstīt kā turisma infrastruktūras objektu. Pārskatāmā nākotnē šeit būs vieta, kur varēs nolaisties lidotāji turisti, gan no Latvijas, gan no tuvākām vai tālākām ārzemēm. Tas produkts, ko mēs šeit viņiem uz vietas piedāvāsim, tas pats pirmais, kas ir, kad viņiem ir skrējceļš, viņiem ir lidaparāti, kur novietot apsargātā vidē. Un tālākais jau viss servis uz zemes, kas nāk līdzi. Mēs šeit nepieciešama autonoma, naktsmītnes un ēdināšana, un ko apskatīt mums arī šeit ir uz zemes, ne tikai no putna lidojuma. Arī no putna lidojuma mūsu Lubāns ir skaists. Un vēl tāda viena diezgan zīmīga lieta varbūt, kas būtu interesanti, kad šeit no vienas vietas mēs esam dažus kilometrus neskaitot, precīzi uz Latgales un Vidzemes robežas. Un ar vienu Vidzemi, tā kā ar vienu uzpildi šeit var aplidot un apskatīties Ziemeļvidzemi un arī Latgali, tā kā mēs precīzi esam šeit pa vidu. Jāatzīst, pašvaldībai saistībā ar degumnieku lidlauku ir lieli plāni, un tā labi apzinās, ka, lai tos sasniegtu, būs daudz darba jāpaveic. Taču tā ir apņēmības pilna, un kas zina, varbūt patiesi pēc gada, 2 vai 3 uz degumniekiem dosies turisti nevien no Latvijas, bet arī tuvākām un tālākām ārzemēm.